Šeit vienkārši skatoties uz jums visiem un skan tā, uz jums visiem skatoties un skan tā mūzika un es šodien lasīju atklāsmes grāmatu 4. nodaļu. Tur ir rakstīts par to, ka, protams, varbūt tās lasot, tas neatiecas uz to vakaru, bet man ļoti sirdī tieši viena rindiņa iekrita no 4. nodaļas Jāņa atklāsmes grāmata, 8. pantiņš. Un 4 dzīves būtnes, kam katrai pa 6 spārni, kas pilni acīm apkārt un iekšpusē bez mitēšanas dienu un nakti sauc svēts, 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 kungs Dievs, visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāks. Turpinām arī izlasīšu. Kad dzīvās būtnes dod slavu godu un pateicību tam, ko redz goda krēslā un kas dzīvo mūžu mūžos, tad 24 vecai metas zemē tā priekšā, kas sēd goda krēslā un pielūdz to, kas dzīvo mūžu mūžos un noliek savu vainagu goda krēsla priekšā, sacīdami, tu, kungs, mūsu Dievs, esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo tu esi radījis visas lietas ar tavu gribu, visas lietas bija un ir radītas. Es vienkārši sajūtos tik labi, ka mēs visi kopā sakam svēts, ka mēs slavējam Dievu. Jā, mums ir savas vajadzības, ir savas rūpes un raizes, bet Dievs grib tiešām, lai mēs viņu slavējam. Caur slavu cilvēki izglābjas, jo slava tas nozīmē, ka apkārtējā kas apkārt notiek pasaulē, tur notiek Dieva slava un cilvēki mainās no tās klātbūtnes, no tās sajūtas, no tās atmosfēras. Cilvēki vienkārši mainās paši, un ekuras, kad viņi metās troņa priekšā, kad viņi saka svēts, svēts, un es sajūtos tik spēcīgi, tāpēc es pat negribēju iet lūkšanā, tāpēc, ka tā labā sajūta bija, un es gribēju vienkārši teikt svēts. Un kad es skatos uz jums, kad ir forši, ka mēs varam kopā visi tiešām slavēt Dievu un nākt pie viņa, teiksim tā, labāk ar pateicībām. Jo Dievs ar pateicībām, ar to, ka mēs viņus sakam svēts, ka viņš maina mūsu iekšējo visu nemieru, ka mums nav varbūt prieks, bet ka mēs runājot svēts, izmainās vienkārši viss. Un šodien lasot tiešām, es esmu izlasījis jau jauno derību un iet uz beigām atklāsmes grāmatu, un es arī šodien daudziem teicu, kad daudz labāk sāku saprast Bībeli, vēl labāk, kaut kas jaunumi, un es ticu, ka vēlreiz lasīšu no jauna būs pa jaunam, jau jaunas atklāsmes, un es vienkārši tā gribēju padalīties to, ka vairāk slavējam Dievu, slavējam Jēzu Kristu, un lietas visas atrisināsies. Viņas atrisināsies, bet tiešām Dievs grib, lai mēs pāri spīti visam. Būs ļoti daudz raizes un rūpes, būs kaut kāds vēlmes ceļojumi, kā Eva pieminēja, tas viss ir forši, un šodien pārdomājot, un cik svarīgi tiešām ir slavēt, tiešām tā kā no sirds slavēt, un atmosfēra vienkārši izmainās. Un es šodien arī dalījos, kad es gribu reāli pielūgsmes vakaru, bez nekāda vārda, vienkārši iet pielūgsmē, un katrs vienkārši saka svēts. Svēts tiešām, kad dots to slavu vienīgajam glābējam, kurš bija. Jā. Un tā kā, kad ritīgi un kad tas izmainās un tā kā, jā. It kā tur ir rakstīts par kaut kādām lietām savādāk, bet es atveru to, kā līdzību, ka mums ir jāslavē, ka ja mēs slavēsim, apkārtējie to jutīs, tie, kuri nav varbūt izglābti, viņi jutīs kaut kas viņos ir, ka viņi, es gribu. Tā kā Igors man pateica svētdien, ja es būtu ātrāk zinājis, kad ar Kristu ir tik forši, ka mēs tā visi runājām, mēs tā visi darījām, ka ja es būtu ātrāk, bet Dievs izdarīja tā, lai mēs saprastu, kāda mums dzīve bija tad, un tagad, lai mēs varam arī salīdzināt. Es varu salīdzināt, es negribu atpakaļ bedrē. Negribu, un tāpēc es viņu slavēju un pateicos viņam. Un, varbūt bija labi momenti agrāk, bet tagad ir 100 reizes labāk. Tas viss sauc par mēsli. Jā, tie ir mēsli. Pagātne viss ir mēsli. Totāli mēsli. Man liekas, mēs varam paturpināt ar liecību, vai ne? Uz šīs te nots, ka Dievs vienkārši ir jāslavē, un cik viņš ir labs un uzticams.
būs divās daļās šī liecība, jo būs mana daļa un tad būs Evas daļa. Bet tas viss ir par vienu un to pašu notikumu, jā. Vienkārši es tiešām gribu slavēt Dievu un pateikties, un vairāk kā jebkad, es ceru, ka es to varēšu izstāstīt bez raudāšanas, bet vairāk kā jebkad es gribu viņu slavēt, tāpēc, ka es ar savām acīm piedzīvoju to, kā viņš mani burtiski uz savām rokām iznesa situācijai cauri tādai, kur, ja Jēzus nebūtu ar mani, tad es domāju, ka es šeit vispār nesēdētu, un tas bija ļoti nopietni patiesībā, bet ne priekš mums, kas mēs esam Dieva rokās, un tas ir pats brīnišķīgākais. Es centīšos tā īsi, lai gan ir daudz detaļu, jo vienmēr šķiet visas ir svarīgas, bet tātad pirms kādām 2 nedēļām es biju ceļā uz vienu villu pie jūras, un es braucu pa Tallinas šoseju. Un tieši tajā dienā bija ļoti slidens ceļš un vēl ļoti vējains un vēl sniga paralēli. Un es braucu, es nebraucu pārgalvīgi, tā kā tas nav stāsts par to. Es braucu un paliek pārsimts metri, lai es jau no tās lielās šosejas grieztos pa kreisi, pa meža ceļu sāktu braukt. Un es braucu aiz smagās mašīnas, un vienā brīdī es vienkārši sāku slīdēt. Tā kā no vienas puses uz otru, un tagad es saprotu, ka vairāk nekas nav atkarīgs no manis. Un tad ir moments, kad pretī brauc smagā mašīna, un es esmu tieši pretējā joslā, un es redzu to smago mašīnu, un es vienkārši sāku kliegt pa to mašīnu, Jēzus, jo vienkārši, tajā brīdī tas ir viss, ko tu vari darīt, jo tiešām nekas vairs nav atkarīgs no tevis. Un tad ir moments, kad es vienkārši tieku tā kā parauta no tās pretējās joslas, un sanāk tā, ka tas smagais man precīzi gar sānu vienkārši aizbrauc. Un tagad es esmu atgriezusies tā kā savā joslā, bet es vienkārši sāku rotēt uz riņķi. Tas viss, kas tur notiek, tās ir sekundes, bet jā, tas bija traki. Bet iekšēji visu laiku tas, ka viss ir labi, viss beigsies labi, tāpēc, ka, vienkārši tu zini, tāpēc, kas ir Dieva miers, ja, un viņš tevi tajā brīdī reāli nes uz savām rokām. Un es griežos pa to šoseju, un pēkšņi es saprotu, ka es kaut kur atmuguriski tā kā lidoju. Tad, kad es braucu, tas ātrums bija kaut kādi, es nezinu, 70, 80 km/h kaut kas tāds, jo es jau gāju tā kā, lai samazinātu ātrumu, jo man bija jau jāgriežas tūlīt, jā, un tajā brīdī es vienkārši atmuguriski lidoju, un es tagad atkal saprotu, nekas nav atkarīgs no manis, un es pēkšņi tā kā piezemējos, es tā skatos, viss tā, man viss labi, es saprotu, viss perfekti, mašīna joprojām rūc, es tā paveru durvis, koki, un vienkārši egles zars tā mašīnā ielic iekšā. Un uz tās Tallinas šosejas ir ļoti plati tie grāvi, un tagad es arī saprotu, kāpēc, jā, tas ir tiešām drošības apsvērumu dēļ arī. Un tad tur ir tālāk stāsts, kā man tur pienāk, tur piebrauc kaut kādi ārzemnieki, palīdzēja man stumt, un mēs domājam, ka mēs izbrauksim vienkārši pa to grāvi, viņš ļoti plats, mēs vienkārši brauksim, viņi tur mani pastums, un es izbraukšu ārā pa vienu galu, kur jau tur sākas tā kā iekšā jau ceļš uz mežu. Un viņi mani tagad stumj, un tas viss, tāds bezsakars, un man tāds pamudinājums izkāpt no mašīnas un vispār aiziet līdz tam galam un paskatīties, vai vispār tur var izbraukt ārā. Un es aizēju un skatos, nē, tur arī ir priekšā grāvis. Un viņi man saka, zini kā, sorry, mēs tev reāli nevaram neko palīdzēt. Tā kā zvani evakuatoram, viņi tur angliski runāja, zvani evakuatoram un visu, un viņi tagad iet uz to busu, un viņš vēl tā pagriež, un viņš tā saka, tu vispār saproti, ka tev paveicās, paskaties, tev tik tuvu koki. Es viņam saku, jā, es uz Jēzu saucu tajā brīdī, kad es tur lidoju. Es viņam tā saku, un tad es viņu svētīju, un viņš vēl tā man saka, jā, lai tevi Dievs arī svētī. Un viņš tāds, maybe. Jo viņš skatās vienkārši tā situācija ir tāda. Un man tāds, ok, labi, davai, čau. Un sanāk, ka viņi mani vēl bišķiņ sliktākā situācijā, tā kā bija iestūmuši, nekā es biju sākumā. Un viņi aizbrauca.
Pa to laiku es tā kā biju zvanījusi policijai un tā, bet viņi teica, ka arī viņi neko nevar palīdzēt, ka man ir jāzvana evakuatoram, tad piebrauca vēl viens cilvēks, tikmēr viņš tāds, jums tur viss kārtībā, bla, 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 es saku, jā, viss ok, viņš tāds saka, nu jā, viņš saka, kas pie jums brauc? Es saku, nu man draudzenes brauc palīgā, jo es jau biju sazvanījusi Evu, tas bija pirmais mans tā kā zvans, jo es sapratu, man viss ok, viss labi, es zvanu vienkārši Evai, tā kā braucat palīgā, jo es braucu pie Evas tur. Un piestāja vēl tas vīrietis, jā, un viņš tāds, nu, te nav variantu. Viņš saka, kas jums brauc pakaļ? Es saku, nu, tur meitenes ar džipu. Viņš tāds, nu, nevarēs te ar džipu, tas džips vēl te ievelsies iekšā. Nu, tā kā vispār bez mazliet trakas esat. Un es viņam saku, jā, izdevai. Un es tā vienkārši, lai viņš iet projām, tāpēc, ka tas manī sēja riktīgi uzreiz šaubas. Un piebrauc vēl, vienkārši vēl piebrauc policija, lai gan es viņus neizsaucu un nekas. Bet, jā, un vēl ugunsdzēsēji. Es izkāpu no mašīnas, un viņam tā prasīja, mums viss kārtībā, un es saku, jā, man viss ir ok, un tā. Viņi tā saka, nu jā, sorry, bet mēs jums nevaram palīdzēt. Nu, tā kā jums ir jāsauc evakuators. Vienkārši viņi salec savās mašīnās un aizbrauc, un es vienkārši palieku tajā grāvī, jā. Limbaži, jā, tā man izstāstīja viens vīrietis. Es meklēju Limbažu kontaktus, tev telefons ir, jā, viss davai, tad meklēju pati tos kontaktus. Nu, lūk, jā, jau tad es saprotu, ka tiešām mūsu vienīgā paļāvība ir uz Dievu, ja kādos apstākļos viņš ir risinājums. Es nezināju, kā tajā brīdī. Man bija totāla vienkārši, nu, tas viss, kas tur notika. Lai gan cauri tam visam man bija arī miers. Nu, tā es zināju, ka viss būs labi. Vienkārši ķermenis jau, nu, attiecīgi reaģē. Un, nu jā, tad piebrauc tie ātrie, tie ugunsdzēsēji, viņi aizbrauca projām, un tad atbrauca meitenes. Nu, tad sākās vienkārši, jā. Tagad Eva. Es to ziņu klausties kādā dienā. Evo cīti, es esmu grāvī. Mašīnai arī tikko augusties. Tas miers. Man viss ir labi, un mašīnai arī tikko augusties. Es esmu tieši pirms te uzgriežas no tās lielās šosejas uz to lielu. Jā, es sēžu grāvī. Un vēl tas vīrietis, viņš tāds saka, nē, man liekas, pat tad, kad policija prasīja, viņš tā, nu tā kā, ko jūs tad darat vai kā, vispār tas pirmais jautājums, es tad draudzenes gaitu. Novarkojos gaitu draudzenes. Nu jā, un viņi aizbrauca principā uz citu izsaukuma vietu, bet īstenībā tas arī parādīja to, ka pat ja kaut kas būtu noticis, viņi tāpat būtu braukuši, nu tā kā, nu jebkurā variantā, jā. Nu, tad jau gan jau palīdza, bet svarīgākais ir tas, kas tiešām palīdzēja. Jā, un es atceros, tā bija tā diena, kad es visu dienu dziedāju vienu dziesmu, Aurima Lāko vai Goliāti, jā, tā kā, kas tu esi Dievam priekšā, jā, tu tiksi sakauts, lai cik tu liels un la, bet mūsu Dievs ir spēcīgāks. Un, jā, un tad, kad ierakstīju šo ziņu, mēs tur sēžam visas vienēs, nu ko? Mēs pielūdzām, nu braucam. Vienkārši ielicām mums lielākajā mašīnā, kas mums bija, ar doma, ka, nu, paļosimies šiem kararatiem. Iekāpām Volvo džipā, tur ir viss, tur ir āķis, tur ir trose un viss kā vajag. Un aizbraucam uz turienu, un mēs tā braucam, kaut kas nē, šitā nav Dina noteikti. Un braucam garām, no šitos ir traki, šitā nav Dina, un tā ir Dina! Šitādā grāvī viņa ir, jo viņa tā kā viņa to pasniedz, man likās, viņa ir vienkārši tā kā paslīdējusi, nu izvilksim ārā, bet mēs ieraudzījām viņu šosejas malā. Es sapratu, ka jūs nemaz nesaprotat. Nē, mēs nesapratām, kāda ir runa, un tas bija tā kā, es nezinu, un tā viņa ir šeit, un tas grāvis ir šitā uz augšu. Nu tā, vienkārši uz augšu, jā. Gandrīz cilvēku augstu. Jā, nu viņš tā rītīgi tā uz augšu iet, un mēs piebraucam to džipu, un mēs saprotam, tur džips ievelsies iekšā reāli. Nu, nav variantu viņam dabūt ārā nevienam. Un jā, ugunsdzēsēji vēlreiz piebrauc, un vēl fūres piebrauc, un vēl tur kaut kas, un policija. Mēs tur vēl stāvējām, tur vēl kaut kas saskrējos, jo tur bija kaut kāds krešs, bet tur nebija nekas jā, bīstams, bet viss labi, jā. Stāvošas. Nu, un tad policija no šosejas malas vienkārši spīdina tā kā un saka, nu jā, nu nezinu, nu ko jums tur palīdzēt. Nu, mēs bija pazemot, es teikšu godīgi, es jutos pazemot. Jā. Bet es zināju, kas ir mani. Jā, un tajā mirklī vienkārši
Mēs sapratām, ka viņa ir ne tikai grāvī, bet viņa ir grāvī un vēl iestigusi. Grāvī iestigusi, tā ka tu nevari ne uz priekšu, ne atpakaļ tikt. Nu, tā kā riktīgi grāvī iestiga. Un, nu jā, tad es tā kā palūdzu Dinai izkāpt ārā. Un es teicu, Nē, es pat izkāpu. Nu, vai, nu, jā. Tāpēc, ka jūs tur sākāt darīt tādēļ, es saprotu, es neko vispār nevaru. Jā, un mēs sapratām, ka vienkārši vajag pārņemt kādam citam, jo, zin kā, viņai arī tas adrenalīns un viss. Un, nu jā, es atceros, es iekāpu pie stūras un teicu, svētais gars, neko nemāku, bet dari, ko tu gribi, un ja tu gribi, tad vienkārši parādi. Un man pirmais nāk uzreiz rakstu vieta, uzreiz tajā pašā mirklī, tā kā, ka viņi paļaujās uz zirgiem, ja, ka viņi apauj zirgus, tur bija rakstīts, ja, kaut kur, man liekas, vecē darībā, kad viņu spēks ir zirgos un kara ratos, bet mūsu spēks ir Dievā. Nu, ka reāli ne ugunsdzēsēji varēja palīdzēt, ne policija, ne tur lielās fūres, nu, tā kā pat cilvēki nonāca lejā un iesēdās, nu, tā kā un visu, neko nevarēja. Un mēs tā kā, ok, Dievs, nu, te ir mans Golijāts mūsu, ja? Ok, nu, tad parādam, ka tu esi liels un varens Dievs, ja? Tā kā. Jo mums bija arī skatītāji. Jā, mums bija skatītāji. Vīrieši, kur stāvēja malā. Pīpēja un tā. Tas viss jau bija. Igauņi kaut kādi. Un viņiem baigais kino, jā. Un, nu jā, nu jā, un es vienkārši, es nezinu kā, bet svētais gars sākā, vienkārši izdarīja visu, ka mēs atpakaļ gaitā pabraucām kaut kādus 100 metrus, izbraucām, kas bija, wow, rītīgi, visas stumjam. Jā. Un es gan, es visu laiku saku, nu, lai nāk kāds vecis, lai nāk kāds, un neviens nenāk. Un tā kā nenāk, un mēs reāli 4 ar Dinu, 5 meitnes vienkārši izbraucam ārā, nu tā kā ne ārā, bet vienkārši izbraucam kaut cik uz tā paša grāvja. Un mēs saprotam, tālāk baigi bīstam, nevar neko redzēt aizmugurā. Jābrauc vēl vismaz 300-400 metri. Vienkārši, nu jābrauc ir. Un man liekas, nu baigi bīstami, tur segas kārta, sniega kārta ir liela. Un mēs pieņemam visas lēmumu, ka mēs griezīsimies otrādies, kas ir, nu tā kā, tas būtu neprāts. Griežam riņķi. Nu jā, un vienā mirklī, kad es griežu, es saprotu, man liekas, man liekas, ir kļūda. Un es jau tik tālu esam tikuši, un es vienkārši uzspiežu līdz galam. Nu tā kā līdz galam. Es domāju, vai nu es būšu mežā iekšā, vai nu viņš apgriezīsies. Un es uzspiedu gāzes pedāli līdz galam, un viņa uz vietas. Un apgriežās, vienkārši uz vietas, tā kā spolē un griežās. Mēs tā go! Un izgriežam, un tad 300 metrus vienkārši pa grāvi, un ir video, jā, kā vienkārši pa grāvi un caur kaut kādu meža celiņu un ārā. Nu tā, jā, kas vienkārši... Un tur bija tieši tāda vietiņa, tur bija meža ceļš, un tur bija tieši tāda lēzana vietiņa, kur uzbraukt. Nu tā kā... Jā, slava Dievam, ar Dievu viss ir iespējams. Reāli, jā, tā kā... Jā, viņi vēl piebrauca un vēl tā, а что случилось-то? Nu tā kā, кто за рулем, что такое? Nu tā, jā, bet, nu, uz Dievu mēs varam rītīgi likt cerību un prasīt, un tiešām, lai arī mēs tur jutāmies kā tādas muļķītes, tā kā, jā, 5 meitnes, bet Dievs, jā, tā kā viņš ir... Dāvids, jā, viņš tāds maziņš un visi par viņu smējās, jā, bet Dievs spēks, viņš piegāja pie Golijāta, tu vispār zini, ar ko tev darīšana? Ar tevi varbūt ir filistieši visi, bet ar mani ir Dieva kara pulks, un tu to neredzi tā kā ar savām acīm, jā, bet ar mani kas ir? Jā, slavu Dievu. Ugunsdzēsēji, viņi taču pieiet objektīvi, viņi glābējas. Nu jā. Bet ziniet, kas bija interesanti? Bet skatieties, bija interesanti, ka tur tālāk kaut kādu kilometrus priekšu bija izsaukti ugunsdzēsēji un policija un ātrie bija izsaukti. Un es reāli jūtu, ka mums viņi neko mums nevar izdarīt, ka mums viņiem ir pasaules metodas, viņiem vajadzīgi ir viņi. Mēs ar Dievu spēkā tiksim galā. Tāda sajūta, kā bija, ka lakēji, ja jūs nevarat mums palīdzēt, brauciet, kur jums ir jābrauc, kur jums ir izsaukums. Jā, un tur cilvēkiem varbūt, jā, viņi ir vajadzīgi tajā mirklī. Jā. Bet tā bijās, tāpēc tas otrs vīrietis jau, kas apstājas, man jau tā kā gribēs, lai viņš iet projām, jo viņš visu laiku to evakuatoru runāja.
Jā, tam pasaulē. Jā, un vēl pa dienu es atceros, tā, ka es braucu vispār uz turieni, jā, man bija situācija, ka es eju 2 reizes no mājas ārā, kaut ko aizmirsu, un man 2 reizes bija pamudinājums paņemt mašīnas lādētāju līdzi, savas mašīnas. Un tā kā, ka vajag paņemt līdzi, bet es reti, kad viņu ņemu, tāpēc, ka ik pa 50 km visā Latvijā ir lādētāji, kur var uzlādēt. Es domāju, labi, uzlādēšu Ādažos, varu vēl Salkrastos uzlādēt, un man ir 3-4 vietas. Un es aizbraucu, un man nestrādā, vienkārši nestrādā. Viens aparāts, es domāju, labi, pabraukšu tur 50 metrus tālāk uz priekšu. Arī nestrādā, neņem pretī. Salkrastos neņem pretī. Es aizbraucu uz to vietu, kur mums bija pulcēšanās, un man ir palikuši 20 km, un es saprotu, ka es atpakaļ uz Rīgu netieku. Nu, tad es zvanīju Dinē, lai viņa pa ceļam tā kā iebrauc mājās, bet par to nepaklausību, jā? Nu, tā kā viņš tik ļoti spilgti runāja, jā, tā kā ļoti, bet es tā kā, nu, es pati izdomāju, jā, tā kā nodrošināties gribu tur, jā, tā kā, jā, tas arī runā par to. Man arī ir bijis tāds jautājums, kāpēc vispār kaut kas tāds notika, bet nevis tāpēc, lai tagad baigi iedziļinātos, jā, bet tā viena lieta, kas man nāca, varbūt, nu, jā, varbūt, ka es kaut kur nedzirdēju to, ka varbūt brauc lēnāk, jā. Bet, nu, es nevaru, tas ir labākais scenārijs. Es vairs neatceros, kas notika. Zini, kas bija? Viņi redzēja brīnumu tie cilvēki, kuri nepazīst Dievu. Es gan arī, jā. Tas tikai tāpēc. Tad Dievs ir vienkārši pretējs, ka viņš var izdarīt jebko. Tikai tāpēc. Es arī stāstīju kaut ko līdzīgi. Tur bija bišķi trešs. Tā kā Dievs ir varens un vairāk kā jebkad vienkārši gribas viņu slavēt, jā. Slavēt. Jo tas Ir viss par bija ko. kaut Un cik daudz īstenībā mīļie ir tādas situācijas, kuras mēs neredzam. Jā. Es atcerējos, biju pašā sākumā, kad atgriezos, un pašā sākumā kādu gadu. Un es braucu uz Ādažiem, un tur vienā vietā diezgan ātri jābrauc. 90 km laikam stundā uz apceļu uz Ādažiem. Okay. Un jā, un es vienkārši braucu, un man nepatīk ātri braukt, bet es braucu tur uz 100, tāpēc, ka visi tur uz 120 grib braukt. Un es braucu uz 100, un pēkšņi es jūtu, kad man tā pirmo reizi bija, ka svētais gars pār mani pārnāca. Es nesapratu, kāpēc pēkšņi tā kā pilnīgi liekas, ka kaut kas ir ar mani, bet es nesapratu, kāpēc. Un tāda ļoti dīvaina sajūta bija tā, ka es pati nebrauktu, bet nu, kad kāds mani tā kā tur. Un pēkšņi es redzu, kad man tā kā dibanā pakaļā mašīnas lien mašīnas, bet rinda ar mašīnām, un man virsū tā kā grib triekties, un milzīgā ātrumā, un pīpina, un viņi grib braukt vairāk kā 100, tā kā, un tur tāda pilnīgi viss bija tumšs, un tāda bīstama situācija, un reāli man bija miers, tāpēc, ka es zināju, es sapratu tajā brīdī, ka Dievs ir ar mani. Jo es citādāk, laikam, būtu izbijusies, es nezinu, kas būtu noticies. Jā, tā es vienkārši atcerējos. Es vienreiz dalījos, ka tas nav saistībā ar mašīnu, un kā bija, kad es iepriekšējā draudzē gāju, es palīdzēju mācītājiem celtniecības darbus darīt, un es liku elektrības vadus vienā 6 metru augstumā, un šogad bija dalījies, puse laikam nedzirdēju, bet viņi izstāstīt, kā Dievs vispār, pasargā, un es biju reāli 6 metru augstumā, un uz alumīnija trepēm, vienoju vadus, un vienā brīdī sāk slīdēt trepes. Un es kā pankūga šitā te lejā nokritu uz vēdera. Un es domāju, ka man viss ir, tā kā, vispār, kad man bija miers, bet man nekas nesāpēja, bet man bija tā kā panika. Kas notika? Un es paskatījos rokām, rokas bija asiņainas, elkonis un celis. Un man pat labi, ka man telefons bija. Tā kā es uzvanīju uzreiz mācītājiem, ko man, brauc pie manis, vai es uzreiz, pazvanīju, viņš ka tikai ātriem nezvanīju. Ok, es nezvanīju ātriem, viss. Beigās es piecēlos, es rības atdauzīju bišķīt, bet man nebija nekas lausts. Tā kā vispār pilnībā, bet tur bija vēl viens celotietis, kurš bija citā objektā, tāpat nokritis no 5 metriem. Viņš nokrita uz pleca, un viņš ir salauzis plecu, un viņš pa lielam tā roka nekustās. Viņš ir salauzis tā, ka viņu vairs nevar salabot. Un cik sapratu, kā Dievs mani vienkārši pasargājis, es tur varēju vienkārši. Un man apakšā bija trepes, un es uz trepēm vēl uzkritu, tā kā, pilnībā. Un es jau domāju, ka es salauzu ribas, bet aizgāju pie uz rengenu un nekā nebija.
Un tā kā Dievs... Jā. Un vienkārši es domāju, wow, Dievs. Tā kā... Slāva Dievam, ir par ko slavēt Dievu. Jā. Rihard, viņi var lūdzu aiziet jēgas tagad šajā brīdī? Jā, tieši tagad. Jā. Mēs jūs gribam nobildēt. Es vienkārši prasu, kas te tādi ir, kur jūs esat savākušies. Es vienkārši, jā. Kontrolsesija, labi, kur jūs abi sporta drēmi. Jā. Tagad dzied. Jā, slavējiet. Dzied. Kāds sakars? Vai ne? Mēs vienkārši, kas viens un vispār visu vārdā mēs gribam pateikt jums paldies par to, ko jūs darat. Es ticu, ka tas ir Dievs, kurš galvenokārt, saka jums arī paldies un ļoti lepojas ar jums. Un viņš priecājas, ka jūsu kreisā roka nezina, ko labā dara. Un mēs vienkārši gribam, lai jūs atpūšaties, lai jūs pabaudat... Bahamas! Tāpēc. Rīcībā. Tas ir jums. Un mēs jūs tiešām ļoti Jā, mēs gribētu arī, lai jūs attaisat šitos vaļā, jā? Un tās uzkodiņas būs vienai no tām lietiņām, kas tur ir, jā? Jūs varēsiet paņemt sev līdzi. Tur nav kaloriju. Krosiņš nav viņam. Un vēl viena svarīga lietiņa. Sāriņu būs, kas pieskata. Nopietni, es vakar viņas skatījos un domāju, mums vajadzētu šajā randiņā. Ko? Tas ir, Jā, izstāsti visiem. jā, tas ir kvadracikliem izbrauciens, randiņa izbrauciens divatā. Tur iedod kvadraciklus, tur iedod arī piknikam grozu, vai šitas ir tas? Nē, tur arī dod. Ok. Wow. Mīļie, jūs starājāties. Tas viss ir no Dieva. Tas viss ir no Dieva. Wow. Pasties, mums Mila gaida vēl ir 130 eiro vērtībā. Wow! Jūs varat gan izlietot tos vienā dienā, gan atsevišķi. Bet būtu forši, ja jūs to izdarītu pēc iespējas ātrāk. Wow. Ar jums nevar to darīt? Nē, tas ir jums. Tas ir tiešām jums, jā. Par 130 eiro sanāks lobsteris. Tad izlasīt. Paldies! Mīlam jūs! Paldies, tas gan bija pārsteigums. Ļoti. Un īstenībā tik forši, ka nav nekāda ne tur dzimšanas diena, ne tur Ziemassvētki, bet... Šitas māja. Paldies! Wow! Šitas steņa Evai. Paldies! Paldies. Wow! Bet man jau, mīļie, liekas, ka bez jums jau nekā nebūtu. Nu, tā kā mēs jau, mēs jau visi būsim atsūtīt bildi. Jā. Jūs varat zūmu uztaisīt. Mēs garā. Uztaisīsiet zūmu uz kvadratciklu. Wow, paldies! Mēs sūtīsim līdzi. Mēs jūs varam tā kā strīķā un bildi, arī pulsas tēlēt. Nē, mīļie, tas tiešām ir jums, lai jūs varat atpūsties un vienkārši izbaudīt. Divatā. Tad tur es varēšu to šubu uzvilkt, ja? Paldies! Pēc šīs notas Tiešām. arī man šajā pielūgsmes laikā Dievs runāja tādu vārdu, tā teikt, Jā. kaut ko ielikt sirdī. Un es tāpat biju pārsteigta par to, bet, un bišķi bailīgi ir ar to dalīties, bet, es ceru, ka pieņemsiet. Jā, kad tāda tēma ar virsrakstu nedalīts laiks. Un to es tā domāju tieši, kā varbūt mums vajadzētu ieviest arī draudzē tādu individuālo, kaut kādu laiku savā starpā, piemēram, ka aiziet tā kā tāds randiņš, ja, piemēram, tur. Es ar Evu aizēju kafiju padzert, kāds vēl ar kādu citu. Varbūt reizi nedēļā, kā mums ir, varbūt reizi mēnesī, bet, ka to varbūt vajadzētu ielikt,
tā padomāt par to, jo es esmu dzirdējis daudziem nāk kaut kādi vēlni meli, par šo tēmu, ka tieši ir tas, man personīgi arī ļoti, ka nav tas individuālais laiks ar kādu vienkārši parunāt par dzīvi vai vienkārši parunāt. Un tad liekas, visi jau skrien, nevienam nav laika. Un beigās sanāk kādam jāmaksā vienkārši, lai viņš uzklausītu. Tur psihologs, vai tur, piemēram, kāds mācītājs no kādas citas draudzes, vai vēl kāds. Īstenībā jau es ticu, ka katram ir kāda stundiņa laiks vienkārši, lai veltītu to, individuālo laiku. Bet man šķiet, mēs par to līdz šim neesam tā īsti šo tēmu uzsvēruši nereizi. Un tāpēc es jūtu tādu pamudinājumu, ka man šis ir jāpaceļ. Rītdien gaida no visiem ziņu. Dārtiņ, kad tev ir brīvs laiks? Bet tā jau ir, ka mēs esam pieraduši ar tiem, ar kuriem mums tur ērti, jā? Tā kā ar tiem mēs arī komunicējam, tiekamies, jā? Bet lai veltītu tā laiku, tā izbraukt ciemos, jā? Jā, vienkārši neaizmirstīsim savējos, jo īstenībā es arī domāju par to, man šodien ir pāris panti sagatavot tieši par mīlestību, brāļu mīlestību, brāļu māsu mīlestību savā starpā, jā, kaut kā Dievs ieliks sirdī papētīt kopā. Un tā, man arī tāda sajūta ir, ka mēs ļoti, ka mums, kā lai to pareizāk saka, es jau cenšos tā kā arī ar jums tikties un tā, bet ir tā, ka man liekas, ka mēs vairāk domājam par tiem, kuri tikko pievienojušies Jēzum Kristum, ka ar viņiem tur, ja, tā kā ar viņiem, lai vairāk tā kā, bet ka neaizmirst savējos. Man liekas, ir pat Bībelē tas pants, kur rakstīts īpaši par ticības brāļiem, ja, tā kā lūdziet Dievu, mīliet, izrādiet mīlestību, īpaši par ticības brāļiem, tie kas ir jau glābti, ja, tā kā katrs mēs varam savā sirsniņā ieskatīties, kas tur ir un tā, un tiešām veltīt laiku viens otram. Un es zinu, ka Dārtai tā ir mīlestības valoda, man liekas, kvalitatīvi pavadīts laiks kopā. Jā. Es vienu arī liecību gribēju pateikt. Es tādu mazliet ar humoru, bet vajag foršāk. Jā. Jo, kur mēs ar Vilmu tieši sanāca kopā iet no piebūs, ja kur man jakā paduse izplīs. Es kaut kā liecos, man ritīgi saplīs, ja. Un Vilma tāda, es nemāku šūli. Es tā domāju, Dievs, es tā domāju, ka, es negribu prasīt, tur, zinu, mūsu draudzes sievietēm, tā kā, kuras tur mākas, tā domāju, nekas, Dievs iemāca Vilmai šūli. Un viņa pēc tam lūdzot Dievu, viņa redz vīziju, kā vajag sašūt jaku. Viņa man viņu sašu, viņa teica, es tev gribu sašūt, viņa sašuva, un es skatos labāk nekā šuvēja, kas šuva, kur es par 10 eiro nesu, kur man citai jakai pandusīs. Bet vienkārši fakts par to, ka tu liecies kaut kur vai kā, un tu jūti, ka kaut kas panāk vaļā. Bet fakts par to, ka nedomājot par to atsevišķu lūdzot, tu tā teici. Jā, es nedomāju. Ka viņa redz vīziju, kā vajag viegli likt un kā caurumus tur to, un cik interesanti. Un tas nozīmē tā, ja tev ir kāds kur to, tu vari palūgt Dievu, lai viņš iemāca to otru cilvēku. Ka tu negribi, zin kā, tā kā teikt tu. Jo es tā domāju, pats sašuši tā kā, vai ko, ja visam Dievs iemāca. Man arī šodien saplīs, jādara tas pats Bet Aleksim ir taisnība, jo mēs varam arī debes tētim prasīt. Es, kad pirms 2 gadiem pirmo reizi biju vispār uz kalnu ar snowboardu dēli, es nekad nebiju kāpis un es sēdēju mašīnā un es skaļi pateicu, debes tēti iemāc mani braukt. Tu redzi, ka es nekad neesmu kāpis uz dēļa. Es nezinu, kā to darīt. Un aizbraucu uz Ozolu kalnu, laikam tas uz Cēsīs, laikam ir. Un es aizgāju uz mazo kalnu, kur ir pāris metri. Es tur kritu, kūleņoju visu un gan no aizdas nokritu. Varēju nobremzēt, es nezinu, kā bremzēt. Beigās es gāju uz nākamo kalnu. It kā neesmu iemoties tur, es iešu uz lielo kalnu. Sāc debes tēt, es tiešām palūdzu, ka tu man iemācīsi. Pēc tam man viens cilvēks parādīja, kā vismaz, domāju, pats tu man neko nevari palīdzēt. Es tieši godīgi kā šimpanze, šitā te uz celīšiem, tā kā bišķīt, un braucu lejā, un rokas tikai bremzēju, un viss. Un tad jau sākot celties augšā, un es kūlē apmetu, un uz muguras šitā te ritīgi, gan iz sprandu salauzu. Ceļos augšā tāpatās braucu, un beigās sapratu, kad jāpieceļās. Man nāca vienkārši Dieva gudrība jāpieceļās, jākustās ar gurniem,
ar gurniem un viss. Un es pa to stundu reāli iemācījos un braucu pa to bīstamo kalnu, kas ir šitā, nobraukums, atkal lejā un līkums. Es domāju, Dievs, paldies! Jāiemāc. Reāli, es iemācījos snowboardēli. Es reāli iemācījos un man bija tāds prieks. Es atceros, Kālēnam arī bija tad, kad viņš sāka tā sludināt un YouTubē likt video. Viņš nezināja, kā tos video, tas jau bija pirms 10 gadiem, viņš nezināja, kā tos video likt neko, un tad Dievs viņam pateica reāli, tā kā kādu aplikāciju dabūt, ja, tā kā programmu datorā. Downloadot un kā viņā vispār darboties. Tā kā viņš visu to ir vienkārši ar svētā gara palīdzību iemācījies. Tā ka viņš ir vislabākais skolotājs tiešām. Bībelē tā, ka viņš ir arī rakstīts. Viņš ir mūsu aizstāvis. Viņš ir mūsu Jā, palīgs. palīgs aizstāvis. Viņš vada visā patiesībā. Vislabākais ekskursiju autors un visa. Pilnīgi. Dāvana autors. Jā, bērni. Slavu Dievu. Tāpat man ir mašīnu iemācīja Dievs. Man nebija skolas eksāmens vispār. Es izbraucis biju 4 braukšanas, un man puse bija pavelti no tām 4 braukšanām jau. Jo es nogriezu tam instruktoram matus un bārdu, un samaksāju tikai pa 2 braukšanām, un viņš saka, tu ļoti labi brauc. Es nekad mūžā nebiju braucis ar mašīnu iepriekš. Un viss, tiesības dabāju. Viena raksturvieta, kas ir nesaistīta ar to, ko es gribu teikt tālāk. Pirmā Mūzes. Jā, tur ir runa par Jēkabu, tas, kas ir Īzaka dēls, kad viņš strādāja pie Lābana, lai nopelnītu sievu. Un tur bija, tas ir pāris panti no viņu sarunas, bet tur ir vienkārši tas uzsvariņš, ko nozīmē Dieva svētība, ja? Jo citreiz es domāju, kaut kāda situācija, kas tiek izvilkta aiz matu gala, vai tur jau zin, tur aiz matiem tiek izvilkta, nu tā nav tāda Dieva svētība tādā ziņā, bet tā nav Dieva svētība, bet Dievs neļaus notikt nekam pāri tām robežām, ja? Bet Dieva svētība ir tāda, kad Ko tas ir rakstīts? 1. Mūzes 3.1.8. Tur runa iet par dzīvnieciņiem. Ja viņš sacīja, paklausieties, lāsainie, lai tava alga, tad visiem sīklopiem atnesās lāsaini, jēri un kazlēni. Bet ja viņš sacīja raibie, lai tava alga, visiem atnesās raibi, jēri un kazlēni. Runa iet par to, tad, kad Dievs tevi ir svētījis, ne no tavas skriešanas vai raušanas, ja tev pateiks, kad strīpaini suņi būs tava alga, visiem dzims strīpaini suņi. Ja pateiks kvadrātē, es tagad tādu ramasēju, tādas govis, tad visiem dzims tādas govis. Runa iet par to, ka ja tu esi svētīts, no tavas klātbūtnes vien tev viss notiek jau tev par labu. Par tādu Dieva svētību, kā piemērs. Tad vienkārši viņš pateica, kur es tev samaksāšu ar lopiņiem, ja dzims tādi, tad tie tavi jau pēkšņi visiem tādi dzimst. Tie ir viņa. Un tad viņš izmaina noteikumus. Viņš skatās, bāc, visiem tādi dzimst. Nē, es mainu viņa algu. Zini, ja tev dzimst tur strīpaini, tad tie ir tādi, tādu neiespējamo variantu. Visiem pēkšņi strīpaini dzimst. Saproti, runa iet par to, ka ja tu esi svētīts, tad tā ir Dieva svētība vienkārši. Ka tev tur ne no tavas, kā tu tur mācē, vai kā mums tur bieži vien aiz matiem izrauta pēdējā situācijā. Tas tā. Bet tur arī, paturpinot, tur bija svētā gara vadība, par ko mēs šodien runājām, par visām tām padusēm, jo Dievs viņam teica, kā viņam būs likt kokus tajā, tad, kad viņš veda tos lokus dzirdināt, tad lika salikt šķērsām tos kokus, lai tā kā to dzimstību veicinātu, bet atkal viņš klausīja, tur bija, ar bezsakars jāsaliek kaut kādi koki beļķē. Jā, protams, un tad vienkārši tas tāds maziņš fokusiņš uz to, cik labi, ka tiešām ir Dieva svētība, un Dievs savā vārdā ir pateicis, ka viņš mums ir svētīts. Ja? Lūk, viens no mazajiem momentiņiem, kā vēl viens no mazajiem, mēs zinām arī citus momentus, bet vēl viens likās mīļš moments, ko pieminēt tā, ja? Un tad ir viena arī raksturvieta, ko es izlasīju, un tas ir, man vienkārši tas bija iesēja vēl tādu bišķi pārdomāt to visu, ja? Runa iet par to, kad Jēzus to dzirdējis uz tiem saka, veseliem ārsta nevajag, bet neveseliem. Es neesmu nācis aicināt atgriezties no grēkiem taisnus, bet grēciniekus. Un izlasot šo raksturvietu, man uzreiz ienāca tāda doma par to, ka pasaules kristietība kā tāda,
pa lielam funkcionē pēc principa, kad ir draudzes, un tad tiem, kuri meklē Dievu, tad viņi var nākt uz draudzi un tur iepazīt Dievu, un tad, kā saka, kam vajag, tas nāk. Bet Jēzus tajā laikā darbojās pēc pretēja principa. Viņš staigāja, viņš gāja, viņš dziedināja, un skaties, kas notika, viņam sekoja līdz cilvēki. Jo viņš gāja, darīja lietas, un pie viņa nāca, lai lūgtu, izdziedini mani, tur atbrīvo mani. Pretējs princips kā tagad, tā kā pasaulē tā iegājies. Bet tas ir vienkārši par to, ka mēs to varam apdomāt, ja? Jo Bībele šādi runā par šīm lietām. Ja? Skaidrs, ka tagad ir tā, kā ir tagad. Tas taču skaidrs, un kam vajag, tas arī nāk, arī es atnācu, ja? Jo man vajadzēja, un vēl mums nāk, un visās draudzēs nāk visi, kam vajag, vai ne? Un tad ir tur, kur mācītāji sagatavo runu un tā tālāk. Un slava Dievam, jo tas ir Dieva vārds, un tā atgriež cilvēku un tā tālāk. Bet tieši tas ir labs variants, tā kā ir sanācis. Bet Dievs kaut kāds ar šo raksturvietu vēl šādu to virzienu, tagad paskaties, kad Jēzus nebija vienā vietā, kur viņš tur tad visi, kam vajag, jūs nākiet. Protams, ka arī tā bija, kur viņi apmetās, tad nāca, bet tie bija tie sekotāji, jo viņš principā, viņš visur gāja gara vadīts, ja? Un ka tā īstā kristietība, kas ir tā kā bībeliskā un kā tāda, labi, nepareizs vārds īstā kristietība, bet jūs saprotat, ka vienkārši, kad Jēzus ir kā mūsu skolotājs, un ka tas nozīmē, ka mums jāskatās, kā skolotājs dara. Protams, mēs to zinām, protams, mēs arī pēc iespējams daram, bet tā ir vēl viena reize, kur var apdomāt šo situāciju vienkārši. Ka Jēzus nebija vienā lokācijā, un ka tikai tiem, kuriem vajag, lai pie viņa nāk, bet viņš gāja pa pasauli, viņš visu laiku teica, ka atgriežieties no grēkiem, mainiet dzīvošanas veidu, bet pozitīvi viņš to teica, tāpēc, ka jums būs labāk, jums būs svētība ceļš. Un kam vajadzēja, viņš visus dziedināja, kas pienāca prasīja, vai tu gribi, viņš teica, jā, es gribu. Viņš rādīja šo debesu valstību, kur viņš ar vienu vārdu ticībā teica un notika lietas, jo viņš jau nevarēja ar šaubām to teikt, jo viņam bija viņš skolotājs, viņam jādemonstrē debesu valstību, saki tikai vārdu un tas notika, ja. Viņš vienkārši pateica, tur vai piecēlās, meitiņa celēs, un viņa tur uzreiz atdzīvojās no miroņiem vai vēl kaut ko, ja, tur. Un kad viņš demonstrē debesu valstību, un kad mēs mācāmies un skatāmies. Vēl viena lieta, par ko vienkārši padomāt tā. Ir tāds teiciens, nevis velc cilvēku uz draudzi, bet esi par draudzi cilvēkam tajā vietā, kur viņš ir. Tā kā mēs jau reprezentējam Jēzu tur, kur tas cilvēks ir, ja? Nevis tikai velkam viņu uz turien, lai tas mācītājs viņam kaut ko pasaka. Jo ir piemēram, tie paši, piemēram, lielveikals, piemēram, man patīk indekso cilvēku, viņi paši tev uzaicina uz sarunu, ja? Bet skaties, kas par lietu, piemēram, viņš iespējams neatnāks uz baznīcu, bet viņš ir lielveikalā. Un tādā ziņā, ka tur, kur mēs ejam, mēs viņam atnesam šo vārdu vai vēl kaut ko, vai vēl kaut ko, vai vēl kaut ko. Un man patīk, pēdējo reizi tur arī tas Džeks uzaicināja parunāties, tur viņi deksā, bet vairoks vai kaut kas viņi tur savairojušies. Un mums reāli bija 15-20 minūšu saruna, un viņš tiešām ar interesi arī klausījās. Tāds foršs čalis bija tāds, tā tiešām, zini, ka tev nevis, tad davai labi, ej. Bet viņš tiešām teiš, kā tad ir īstā, kur tad ir īstais tas tur, kas tad ir īstais tas, zini kā, un kad tu beigās parunā. Es īstenībā vakar vai aizdomājos arī, tā kā, vienkārši tā pameditēju, padomāju, ja, ka pirms Jēzus nāca, un visi taču gaidīja Jēzu, ka viņš nāks Mesiju, glābēju, ka viņš nāks kā tāds liels karalis, kā ķēniņš, ja, viņš tur visu sakārtos, valdības sakārtos. Nāks uz zirgiem karavatiem, ja? Un ka viņš tā, un ka tā mums viņš jāgaida. Un cilvēki klupa pie tā, jo viņi ieraudzīja, apgrēkojas, jo viņi ieraudzīja, ka kaut ko citu, ja? Kā citu valstību viņš ieraudzīja. Un ka tā Dievs nāca, viņš nāca kā tādā neāršķīgā veidā viņš nāk, ja? Un tad es vēl arī padomāju par to, ka kur nonāca svētais gars. Tur bija templis, tur bija nezinu, kādas vēl tur sinagogas un viss kaut kas. Svētais gars nonāk kaut kādā vienkārši augšistabā. Kaut kādā pagrabā varbūt, ja? Tur notiek atmoda, tur, ja? Tā kā, tas vienkārši manā sirdī arī runā par to, ka lai mēs nefokusējamies uz to tempļa celšanu, uz ministriju celšanu, bet,
Jēzus nonāks tur, kur būs izslāpuši viņa sekotāji, kas gribēs, ja, un tas būs kaut kādā kūtī, augšstabā, pagrabā kaut kur. Jā. Visur, kur vajag. Grāvī. Un arī bez pavadošās grupas. Jēzus gāja, viņam negāja līdzi pavadošā grupas. Uztaisīja atmosfēru labu. Un tad tie cilvēki atgriezās, viņi redzēja, šis nozarunās sīvi, ko viņš saka, un mēs kopā Jā, tie specifiki, tie dūmi, jā, un gaismas. Labi, ka Eva padalījās par šito, jo viens pazīstams cilvēks iemeta Facebookā tekstu tieši par šitām tēmām. Un es reāli par to aizdomājos. Un viņš raksta tā, kā parasts ierindas kristietis ceļojot pa daudzām draudzēm, esmu izdarījis vienu kopēju secinājumu. Nav spēka. Un ja nav spēka, tad, lai sasniegtu rezultātus, tiek lietot dažādi pasaules principi. Pamatīga reklāma, mārketings un tā tālāk, kuri arī darbojas, bet tie nav svētā gara principi. Un krutas ēkas, krutas gaismas, aparatūra, moderna mūzika, kafija, bulciņas un kruti moderni mācītāji nevar šo spēku aizvietot. Ļoti daudz kristieši iet prom no draudzēm un brauka apkārt, jo sirdī tukšums un draudzēs piepildījumu nav. Nav Dieva klātbūtnes, nav svētā gara spēka un manifestācijas. Un es arī esmu starp tiem, kam nav spēka. Un, kad Deva tagad dalās, jā, un es saprotu, ka Dievs man arī to ritīgi rāda, un es tā kā pārdomāju par to, ka cilvēki grib ārēji parādīt, nākat šeit, te ir skaisti, forša, ēka, laba, liela, gaismiņas, viss, mūzika, viss. Bet kā tu pateici, Dievs atnāks tur, kur tiešām ir vienkāršība, parasti, kur tiešām ir cilvēki, tiešām, kuri meklē to svēto garu. Un ir svarīgi, ka mēs vienkārši esam tīri un neejam, tāpēc, ka te ir forša kafija vai te ir forša reklāma, bet kad, jebkur būtu forša pasākums, piemēram, nezinu, tur citā draudzē vai vēl vienā citā draudzē, kad forša pasākums, mēs tur iesim, tāpēc, ka tur ir forša pasākumi. Un es varētu vākties arī pagrabā, ja vajadzētu. Kaut vai teltī. Man tā kā būtu tiešām vienalga, un es esmu visu mūžu dzīvojis tā, ka es varu dzīvot ritīgi labi, un varu dzīvot arī tā, ka man ir mājās tikai tas pats roltons. Es saku, es varu tā dzīvot, un Bībele par to ir ritīgi pateikt, ka tevi nekādi apstākļi nevar ietekmēt. Un kad es šo lasīju, un galvenais tas, tur, kur es to izlasīju, viens cits cilvēks iešēroja Snapchatā, kurā es parasti neeju vispār. Es šodien iegāju, skatos, man ir jāizlasa. Es tā kā nevaru vaļā, man ir jāizlasa. Es atvēru un es aizdomājos, es slavu Tev, Dievs, ka Tu man rādi kaut vai šādā veidā. Un es to pieņemu. Jā, protams, ka Dievs ir arī tur un jā. Tā kā viņš ir tur, kur fokus ir uz viņa klātbūtni, tur, kur ir Dieva vārds, Jēzus teica, tur, kur 2 vai 3 ir manā vārdā, ja? Tad evaņģēlijā, Dieva vārdā, tur viņš nāk un ir viņu vidū. Un, protams, ka viņš ir arī mūsos, bet es nesen arī redzēju vienu video, kur sieviete ar asarām acīs svētdienā dalās svētdienas pēcpusdienā. Viņa saka, jūs nevarat iedomāties, kas notika mūsu draudzē. Viņa ir megachurch draudzē, lielā. Un viņa saka, vienkārši worship team didn't show up. Tā kā worship komanda vienkārši neatnāca. Vai Dievs vienkārši pateica, vai kā vienkārši neatnāca. Un viss tā kā, kas mums tagad jādara, ja? Tā kā. Un, jā, atcelts. Dievkalpojums atcelts. Un viņa teica, es nekad tādu klātbūtni nebiju pieredzējis, tāpēc, ka vienkārši draudze sāka pielūgt Dievu. Draudze sāka, viņa teica, vienkārši stunda, vienkārši slāvēja un pielūdza Dievu, un viņa teica, un tas vienkārši tas atvēra acis cilvēkiem, ja? Un to speciāli izdarīja worship, laikam, team, tā kā speciāli, tā kā, lai draudze tā kā pamostos un saprastu, ka viņi ir tie slavētāji, un Dievu klātbūtni ļoti spēcīgi nonāca. Tas bija tādā lielā megachurch. Bet droši vien noteikti bija arī cilvēki, kas aizgāja projām, un kuri, un arī Bībelē rakstīts, ka daudzi apgrēcinājās, jā. Vai apgrēcinās, vai vienkārši un aizies un pateiks, es tur neko neatradu. Un ar to ir jārēķina. Mums nav jāizklaidē kristieši, jā. Mums ir jādod tas labākais, un tas ir Dieva vārds, bet tad neviens nav jāuklē, jo ar to mēs izdarām pats sliktāk viņiem.
Jēzus vārdā saprotiet to pareizi. Vienkārši mēs varam dot labāko, tas ir reāli vārdi, jo vārdi to maina un tas, bet auklēšanās ar kaut kādām lietām, tas vienkārši tur kaut kādu... Jā. Es pabeigšu. Pabeidz, ja? Es gribēšu, ne, es pabeigšu par to raksturvietu, kur ir, bet neveseliem, bet es esmu nācis aicināt, nevis tā, atgriezties no grēkiem, bet pie grēciniekiem, kur Jēzus bija. Un es tā padomāju, Jēzus procentuāli bija visu laiku tieši pie neveseliem. Es tā padomāju, procentuāli es esmu visu laiku pie palielam veseliem, jo mēs esam draudzītē, kuri mēs jau tad zinām visas raksturvietas, ko mēs viens otram sūtam, visus graudiņus un tā tālāk un tā tālāk. Es tā domāju, nē, bet man jābūt, Jēzus bija pārsvarā visu laiku pie neveseliem. Un tad es tā padomāju, tas ir īstenībā, tas ir tā viegli migliņā ietīts kaut kur slava Dievam par visu un slava Dievam, bet reāli nav tā kā, es tā padomāju, bet reāli nav tā kā viņš bija, kad viņš bija visu laiku pie neveseliem. Protams, tie neveselē gan šeit, gan tu pats esi kādā brīdī nevesels un tā. Bet vienkārši tas ir kardināli reāli. Tas ir reāli kardināli un pilnīgi apgriezti. Ja? Es tā padomāju, viņš netusējās visu laiku savu mācekļu vidū tur, ja? Kad paskatāties mācekļi, mēs te šito, mēs tagad paslavējam, palūdzam, un tad viņi atnāk. Viņš vienkārši visu laiku bija pie tiem. Te es tā domāju, protams, man dažreiz nav tik ērti, negribas kaut kur iet, ir taču labi te atnākt un ar visiem kopā pateikt, ka Dievs ir labs un slava Dievam. Ja? Tas tā kā, bet vienkārši, bet Jēzus saka vispār par kaut ko citu. Viņš visu laiku bija pie tiem, pie kuriem negribas parasti būt, ja, kuri tur varbūt smēķē vēl kaut ko. Visas šīs lietas, par kurām būtu jālūdz, ja. Un tas viss ir vienkārši, tās ir pārdomas, un es ticu, ka Dievs viņas arī liek iekšā, tāpēc, ka viņš jau mūs grib vest pa savu plānu, pa savu ceļu, jo, ja jau mēs prasam svētiem garam, tad arī, tā kā viss kārtībā, viņš arī runā, ja. Jā, un redzi, tur ir tā, ka tu saki, ka svētais gars katru arī vada, ja, jo varbūt tev tiešām Dievs grib, lai tu ej tur, ja, tā kā citam atkal mums ir arī vajadzīgi Dievu vārdu skolotāji. Tas ir pārdomām tikai, jā, tas tā kā, ka mums ir, tikai man. Jā, bet mēs ar Rihardu arī par to runājām kaut kad pirms pāris gadiem, par to, ka mēs kā kristieši varam, mēs ar to vienā draudzē dalījāmies, par to, ka mēs kā kristieši varam riktīgā burbulī dzīvot, tādā. Un tā kā paskaties, kas ir tev vai tev ir arī kādi neticīgie, ar kuriem tu tā kā esi par gaismu, jā, tikai kristieši. Es sapratu, ka es dzīvoju reāli tikai kristiešu burbulī. Savā ziņā tas ir labi, jo es taču sargāju savu sirdi no visa, vai ne? Bet es reāli es šito gadu pusotru esmu nodzīvojis reāli tikai mūsu burbulī. Kā siltumnīcā. Un man pat vispār, tā pasaule nav man viņa, un tiešām viņa nav, un es pat esmu tam noticējis, ka man viņa nav, un es tā stiklē visi arī radinieki man un tā tālāk. Varbūt ir pienācis vienkārši laiks tev, zini kā? Un vienkārši par to, kad es tā sapratu, kad tiešām, kad ir laiks tā kā, kaut kur tad nes to visu ārā, jo viņiem jau reāli to vajag. Un šeit ir bišķi jāpārkāp pāri tam manam tam komforta līmenītim, kad ir labi būt ar tiem, kas tev ir tavā viedokļa pusē. Un vēl viena lieta, divas. Viena bija raksturvieta no Efeziešiem, ļoti īsi. Pateicieties vienmēr par visu Dievam Tēvam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Un skaties, cik elementāra un viegla lietiņa. Es kaut kad pirms 2 dienām piegāju no rīt vānas istabā, tāds pamodos, es mazgājos un silts ūdens. Un mums katram ir silts ūdens, un es tāds, bāc Dievs, paldies par siltu ūdeni. Es zinu, ka tas tagad skan kaut kā liekas puņšunā. Un es mazliet domāju, paldies, man atnāca tāda pateicība par siltu ūdeni. It kā tas, zin kā, vienkārši par ko es stāstu? Par pašsaprotamām lietām, bet tas ir pašsaprotami tā kā, ja? Es domāju, paldies par siltu ūdeni, jo man tā gribējās siltu, ja? Jo taču tā varēja nebūt arī, ja? Tā kā man cik daudz. Tev tas liekas pašsaprotami, bet citam ir pašsaprotami, ka viņam nav kur nomazgāties. Ja? Tas tā. Aleks, es iestarpināšu, man pirms kādām 2-3 nedēļām bija tieši tas pats, es lasu Bībeli, un tāds, paldies Dievs, kad man ir siltums, paldies Dievs, ka, tā kā, es nekad dzīvē nebiju pateicies, it kā tieši tā, kā tu saki, par pašsaprotamām lietām, ko viņš vienkārši mums dāvā, kad viņš dāvā, tās ir varbūt materiāls lietas, bet cik daudz lietas, ko viņš mums ir dāvājis, kuras mēs pat nenovērtējam.
Ja mums sāk sāpēt kaut kāda mugura vai vēl kaut kas, kur mums vajadzīga dziedināšana, tad mēs sākam pēkšņi arī kaut kādas tādas lietas, bet mēs ejam savā ikdienā, mēs varam runāt, mēs varam iet, mēs varam dzīvot, un mums ir par to visu jāpateicas viņam, un reiz, es nezinu, vai tas bija no Evis, no tevis vai no kā, bet bija tāds stāsts, kur kāds mācītājs bija aizbraucis uz konferenci, un viņam tagad svētais gars lika, nu tā kā viņam bija pamudinājums, kad viņš ir aizbraucis, speciāli norezervējis viesnīcu, un viņam tāds pamudinājums, nu tev nav jāiet tur. Un viņš nepaklausīja svētajam garam, un viņš aizgāja uz to konferenci. Rika Breineram tā bija, man liekas, ka jā. Un tad, kad viņš atnāca atpakaļ, viņš saprata, ka viņa tas numuriņš ir apzakts, bet ja viņš būtu paklausījis svētajam garam, tad nekas tāds nebūtu noticis, bet viņam arī liktos, kāpēc? Kāpēc? Nu, tā kā es paklausījis svētajam garam un nekas nebūtu noticis, bet ļoti daudz lietas, kas ir it kā pašsaprotams, ko mēs neredzam, tas arī ir viņa vadībā. Viņam tika nozakti, viņam tajā laikā nebija, nu tā kā viņam bija visi viņa atziņas, atklāsmes, ko Dievs bija ielicis, viņam visi bija vienā koferī salikts. Tur bija gadiem skrāts viss, un tas bija nozakts. Un tā kā viss. Un vēl viena lieta par to, kad mums Dievs ar mums katru runā mums saprotamā valodā, un ka es lūdzu arī par to, par brāļiem un māsām, kad tas jau bija pirms laika arī, lai Dievs tā kā parāda un iemāca mīlēt, bet tiešām mīlēt, nevis tikai teikt, ka es tevi mīlu un tā tālāk. Un ka man Dievs pateica vārdus, skaties uz māsām, brāļiem un šiem cilvēkiem caur tavu bērnu prizmu. Amen. Tas nozīmē, ka tu skaties uz viņiem, ja viņam tur nav tur kaut kur vai kur viņš tur skaties, tad iedomājies, ja tavs bērns tur būtu, tu taču gribētu, lai viņam kāds aizbrauc pakaļ, vai lai viņam tur to, lai viņš tur pīkst vai ko, bet lai viņš ir tur, nu, lai viņš drošībā, tā kā, vai vēl kaut ko. Ka vienkārši skaties uz šiem cilvēkiem caur bērnu prizmu, jo tu tiklīdz, piemēram, skaties caur Aleksandras prizmu vai vēl kaut ko, tev uzreiz tas cilvēks savādāk liekas, tev uzreiz liekas, nē, tā nē. Un pasaki to pēdējo, es pierakstīju, ka tev ir attiecības dēļ Jēzus par to. Nu pasaki, lūdzu, man nav, līdz galam. Mēs bijām pie Ivitas, un viņa tur stāstīja, nu, tā arī tā uzticos mums, jā. Viņa tur stāstīja par to, ka viņa tur sanāca strīds ar vīriņu, un ka viņa tur pārdzīvo, bet viņš tur tā un tā. Tas viņš teica to, ka, kā es saprastu, bet jā, viņa teica vienkārši to, ka mēs jau neesam laulībā dēļ tā cilvēka, ka lai viņa skatās nevis, ka viņa ir sieva tam vīram, bet viņa ir sieva par godu Dievam. Ka viņa nav mamma bērniem, bet viņa ir mamma par godu Dievam, ka viss, ko mēs darām, tas pagodina Dievu visās lietās. Jā. Nu, tas viņa pateica, un tas, piemēram, arī tev ir attiecības ar vecākiem, vai kas, piemēram, nesanāk, vai vēl kaut kas, jā. Tad es varu teikt, Dievs, man, piemēram, attiecības ir ar mammu, nevis dēļ viņas, bet par godu tev, bet dēļ tevis tā kā, ja? Un ka tas uzreiz atkal pamaina to skatījumu uz situāciju. Man, piemēram, tas nav dēļ manis vai dēļ viņas, bet Dievs dēļ tevīm, lai tas ir. Un tas uzreiz izmaina to skatījumu, pieeja vispār situāciju. Tas nav mans viss. Mārtiņ, es zinu, ka tu gribi kaut ko pateikt, vai ne? Nē, es ļoti daudz tēmas foršas un tādīgi. Es kaut kā patinot atpakaļ filmu, es gribēju vienkārši piebilst par to, ko mēs tur runājam, par divām lietām, par, nu, kad mēs runājam par draudzi, jā, un ka tur kādam kaut kas nepatīk vai patīk, vai tur atmosfēra vai šitas. Dievam patīk ticība. Tas ir tas, kas viņam patīk. Un Dieva bērni, viņus vada gars, tā ir teikts, un mums visiem jābūt ticībā. Un ticībā tu vari būt, principā tas ir pirmkārt lēmums, ka tu tici Dieva vārdam. Tas ir vienkārši lēmums. Tu nevari sevi dabūt ticībā, kā lai pasaka, iesajūtināt ticībā. Tu nevari sevi iesajūtināt ticībā. Tu vari būt garā un būt ticībā un pateicībā, un tad Dievs tev var iedot sajūtas, ja? Kas ir tev sirdī prieks, tas ir no Dieva, ja? Bet nevis no miesas. Un tas, ko Aleks teica, ja? Tā pateicība par siltu ūdeni, tu saki pašsaprotami, tas nav pašsaprotami, tas ir pašsaprotami miesas prātam. Miesas prāts nevar saprast
arī pateicību Dievam. Viņš nespēja. Vecais, neatjaunotais prāts nespēja pateikt, viņš ir pārāk lepns. Tā ir tikai viena maza sastāvdaļa. Un ticība ir garā, un tāpēc mums ir jābūt garā. Un tas, ko vēl Aleks teica par to, man patīk, ka tu pacēl par tēmu par Jēzu, jo mēs sestdien pēc sadraudzības satikāmies tur vēl Robertu, vēl brāļiem, māsām, jo par māceklību tēmu. Jo tā ir, īstenībā, ir Jēzus pavēle, un ko nozīmē māceklis, ja? Kad Jēzus rekur Mateja 28, viņš saka tā. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Tad, kad viņš bija augšām cēlēs, viņš pie saviem mācekļiem, ka viņš vēl nebija pacelts pie Dieva labās rokas, ja? Bet ka viņš miesā pie viņiem pēc krusta parādījās visiem. Ja? Viņš saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. To mēs zinām. Mēs zinām, ka viņa vārds ir augstāks pāri visiem vārdiem. Mēs zinām, ka mēs esam viņā un mēs esam viņa miesa. Un viņš ir galva draudzei un mēs esam draudze, kas ir viņa pilnība, kas visur piepilda. Tātad mums ir šī autoritāte. Un viņš saka, tā ir viņa pavēle. Tāpēc ejiet un darat par mācekļiem visas tautas. Ko tas nozīmē? Darīt par mācekļiem, ja? Viņš Marka evaņģēlijā arī to pašu saka. Viņš saka, ejiet sludināt evaņģēliju. Atbrīvojiet, kas jāatbrīvo, dziediniet, jā, kristiet Jēzus Kristus vārdā. Un tātad tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Jo Dievs ir par attiecībām ar viņu un attiecībām mums, brāļiem un māsām savā starpā, kas ir balstīta uz mīlestību viņam un uz mīlestību savam tuvākajam. Ja? Un tā ir īstenībā viņa pavēle, un tas ir tas māceklis, nu kā angliski ir tas master, ja meistars, nezinu. Principā māceklim uzdevums ir būt tādam, kāds ir meistars un darīt to, ko viņš dara. Iemācīties būt tādam kā meistars. Tātad mēs esam tādi kā Jēzus, mums ir jābūt tādiem kā Jēzus, un tas, ko arī Dārta teica pat rekrutām satikšanām savā starpā, tā jau ir māceklība. Tā ir māceklība. Un tas ir vērsts uz āru, tāpēc, ka mēs vēl runājam, debesu valstība, viņa īstenībā ir tāds ātrvilciens. Gribi vai nē? Gribi vai nē? Viņi iet uz priekšu. Viņi iet uz priekšu, un tēvs priecājās par tiem bērniem, kas dzīvo mīlestībā pirmām kārtām, bet kas iet un pilda šīs te Kristus pavēles. Jo mums viss ir dots, viņš saka, man ir visa vara. Debesīs un zemes, tātad jums ir visa vara. Par ko jums uztraukties? Jūs ejiet un sludinat, ejiet un dzenat ārā ļaunas garus. Un tā kā tu Eva teici, ja, kad jābūt arī, kas māca vārdu un tam līdzīgi, tas jau ir šī te draudzes iekšienē, šīs te, teiksim, katrs, kurš ir nolikts savā vietā. Tas ir, lai draudze augtu, bet katrs, kurš ir nolikts savā vietā, dara šīs te pamatpavēles arī, tādā ziņā. Un tā ir tāda tēma, kas mums, man liekas, katram būtu jāpārdomā, un tas arī, ko tu teici, neredzu spēku vai kaut ko tādu, kāds raksta. Un tāpēc, ka laikam jāsāk darīt tos elementārās lietas, ko Jēzus ir līdzi darīt. Nevis fokusēties uz daudzām it kā lietām, kurām vajadzētu būt, bet tas nav galvenais. Man tieši šodien uzmanību pievērst tā rakstuvieta Mateja 16.9, kas ir, manuprāt, varētu to nosaukt par paralēlo raksturvietu, kur Jēzus saka, un es tev došu, viņš to saka Pēterim, ka viņš saka, uz tevis es celšu savu draudzi, un es tev došu debesu valstības atslēgas, un ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs, un ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Un tā ir šī autoritāte, un tā ir patiesībā, kad mēs to apzināmies, tad tas ir tas spēks, kas mums ir jāpielieto, ka mums ir vienmēr mums, kas tic, mēs, kas esam pieņēmuši, mēs, kas ir lasījuši, kas zina, kas ir Jēzus, tiem ir dota šī autoritāte, kuri apzinās to spēku, un tāpēc tas ir mūsu pienākums atraisīt dzīvību vienmēr, tur, kur mēs atraisīt gaismu, tur, kur ir tumsa, atraisīt dzīvību, tur, kur ir nāve,
atraisīt šo, un manuprāt, tur, un tas, man liekas, ir, kur uzbrukt draudzēm, ka ir tik daudz lietas, ko darīt, ka tu aizmirsti, ka tev jāatraisa ir dzīvība. Un dažreiz arī mēs gribam, un mūsu tāds miesas prāts grib izzināt gudrību un saprast to paslēpto, apslēpto gudrību, un tāpēc to, kas ir rakstīts starp rindiņām, un ko tas vēl, kur vēl tur jaunu atklāsmi, bet īstenībā Dievs ir visu pateicis. Un tas liekas, bet tas taču ir pārāk vienkārši, tas nav nekāda apslēptā gudrība. Es labāk iešu un izskaidrošu, ko nozīmē sirds grieķu valoda. Es ticu, ka Dievs tiešām gribēja atgādināt par māceklību, par to, kā fokusu, jā, jo vakar vai aizvakar man vienkārši stāvot mājās uz līšanas vietas atnāk tāds atgādina to raksturvietu. Vienkārši, kad aizies soļas viens, atgādina par māceklību. Un es domāju, pateiks, Aleks runāt, es pateikšu, bet tevi iedeva Mārtiņam vārdu, tad viņš pateiks par to māceklību. Man bija tik tāds vienkārši, kas tikko notika. Nošpikoja. Jā, nošpikoja, tas atreiz, kas jā. Tā kā es ticu, ka tas ir tas, ko Dievs noteikti. Jā. Tas ir viņam pamats svarīgi, es ticu, ka viņš vēl vairāk grib mums pārdēmēt, lai tas ir tas fokus. Un arī man šķiet māceklība tādā arī veidā, ka, ja mēs, piemēram, redzam, ka ir kāds ticīgais, kuru vajag iesaistīt, lai viņš iet, tā kā lūdz vai ne, nevis tā kā es eju, jo es vajag ticīgais, bet pasaukt, tā kā vai ūdens kristības tādās pasaukt, protams, tas ir jāpielūst, tas, ko un kā, bet ja Dievs tevi vedus to, kā es nekādu, varbūt nav līdzis tās rokas un lūdzes. Igors Kristietis. Nu jā, viņam bija bez svētdienas. Jo tā ir arī tā Roberts māceklība, un tas bija tas, ko es gribēju arī. Svētais Dievs gribēja sortināt. Jā. Patīk, kā Aleks pateica vienu lietu. Ja kaut kas mūsu brāļu starpā sakrīt, kaut kādas domas, kas bija notikuši šonedēļ vai šodien, ka mēs esam bijuši viena gara sapulcē. Un šodien Aleks stāstīja par karsto ūdeni. Es stāvēju pie izlietnes un nevis pateicos, bet tāds, vau, Dievs, man ir ūdens tik, cik es gribu. Attaisu krānu, dzeru, attaisu, apstājas. Citur tā nav. Un kāda saka, un tu stāstīji to raksturvietu, kur 2 vai 3, tur ir Dieva gars. Un man šodien viens klients to stāstīja, viņš man paskaidroja, kur 2 un 3 Dieva garā, Dieva mīlestībā, tur notiks lietas. Nevis tikai 2 vai 3 cilvēki tā kā savākšas, tikai cilvēku skaits. Tipa tā kā kristieti, jā. Bet ka mēs ka manā vārdā esam, ka mēs esam mīlestībā, cieņā un mierā, un tad notiks zīmes un brīnumi. Un kā Dievs to visu dara, ka mēs esam... Tur kāds dodas projām, ja? Tā, mīļie. Par to silto ūdeni, tas ir kūtīgi. Jo es gāju šādi, un man nav siltais ūdens. Un es mazgāju matus, un tāds vecāks, un tur tajos podniekos ar to ūdeni, tur vienmēr kaut kas. Un šis ir man labs pamudinājums vienkārši vēl vairāk pateikties par jebko, par visu, jo es pukojos, ka nav ūdens. Es saku, nē, dušā, nav siltais ūdens. Un viņš ir karsts ūdens. Viņš vēdošs ūdens. Un es pamanījuši jau, kad atkal nav ūdens. Un teicu, klausos. Nu jā, kad es tā kā sajiet kopā, savalkās kopā. Tā man par šo nedēļu arī jau par šīm dienām nākuši vairāk tāds atziņas par to pateicību. Protams, klausoties, man vēl vairāk sirdī klauvē tas, ka tu nemitīgi pateicies un slavē, vienkārši slavē. Jā, šorīt arī ar meitiņām mēs pamodāmies, vienkārši dziedājām, slavējām, un tur vairs nebija stāsts, kad arī runāja par to, ka kāds dzied, un tad tu vienkārši līdz, tāpēc, ka tu patīk, kas tu dzied, bet tu vārdus, tu pats dziedi un slavē ar saviem vārdiem, un man pilnīgi, un meitām, man asaras acīs dziedot un slavējot Dievu, un skatos uz pateicību, paldies, ka es varu būt šajā rītā ar savām meitiņām un dziedāt un dejot tev par godu. Un tas bija tāds, jā, šodien.
kāpēc mēs neredzam. Un tieši tāpēc ir jāpasakās. Nedomājies, tu parasti pasakies, jā, kas ir noticis, vai tu lūdz par to, ko tu vēlēs, bet īstenībā cik daudz momentos tā kā Dievs vienkārši mums pasargā, un mēs vienkārši nemaz nezinām. Tas notiek, man liekas, pilnīgi visu laiku. Un tāpēc vien ir vērts pateikties. Jā, slāvu Dievam. Bībelē rakstīts, ja, ka Dievs sūta eņģeļus mums priekš pasargāt, lai mūsu kāja nepiedurās pie akmens. Un tā kā ir kaut kā, ka mēs ejam gulēt vai ne vakaros. Paldies par to, paldies par to. Jā, paldies arī par to, ko es neredzu un ko tu dari, Dievs. Jā. Slāvu Dievam. Sabīnīt? Jā, es gribēju padalīties par to, kā Dievs mani vadīja tādā tā kā lūkšanā. Un pēc tam es tā kā ieraudzīju to rakstos. Un pēdējā laikā ir tāda lūkšana, lai mani tiešām vada Kristus mīlestība. Nu, tā kā, lai tiešām ir mīlestība mani vada. Nevis es vienkārši tagad mīlēšu tur miesā, bet ka tiešām viņa mīlestība, lai mani vada. Un tad es biju tādā tā kā lūkšanā un Svētais Gars mani vadīja vienkārši apdomāt, kā Jēzus gāja uz krustu, nevis jūsu visu dēļ, bet manis dēļ. Manis dēļ. Un tas bija kaut kāds tāds piedzīvojums, kad tiešām viņš manis dēļ gāja pie krusta. Un tur likās, ka, tad, kad es to sāku apdomāt, likās, ka nekas nav neiespējams tajā brīdī, tāpēc, kad es ieraudzīju, kā viņš cieta manis dēļ. Es ieraudzīju, kā es vispār varu pieņemt kaut kādu slimību. Un tā kā viss tā kā salikās kopā tajā brīdī, bet es gribu vēl tajā pieaugt, bet vienkārši tā kā dalos, varbūt Dievs kaut kā, tā kā vēl kādam saliks kopā. Un, jā, kā viņš mīra par tevi konkrēti, un arī kā Jānis, māceklis Jānis, kā viņš vienmēr izcēla to, ka viņš ir tas mīļotais māceklis. Un kad mēs katrs par sevi, ka mums vajag tā kā lielīties ar to Dieva mīlestību, kas viņam ir uz mums, jo viņš grib to, viņš to grib. Un cik ļoti viņš tevi mīlēja apdomā. Jo Dieva mīlestība, viņa atklājās tur pie krusta. Viņa tieši tur un rakstos, es pēc tam to sāku ieraudzīt, ka tieši viņš visu laiku izceļ to krustu, ka tieši tur tā Dieva mīlestība ir atklājusies. Rakstīts ir, jo viņš demonstrēja savu mīlestību, kad jūs vēl bijāt grēcinieki, kad viņš nomira par jums pie krusta. Tad ir rakstīts, redzama kļuvusi ar Dieva mīlestību mūsu starpā Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Un šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Un tad ir pēc tam nākamais mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienāks citam citu mīlēt. Bet ka mēs vispirms tā kā pieņemam, ieraugam, apdomājam un paliekam tajā viņa mīlestībā. Jo Jēzus teica, tā kā viņš teica, tēvs mani, es jūs mīlu tāpat kā tēvs mani mīlējis, palieciet manā mīlestībā. Un tur arī mēs varam mīlēt to otru, un tur arī mēs varam kļūt Kristus mīlestības vadīti, ka mēs apdomājam, ka mūsu Svētais Gars, lai mūs ieved katru personīgi tajā. Un tad, tieši tas, ka viņš deva savu dēlu, tieši tur atklājās, un ka viņš cieta, tur iedomājieties, tur tajā, kā sauc to dārzu, ja, kur viņam sviedri lija, un tas viss bija tevis dēļ viņš to darīja, tevis dēļ viņš tur cieta, viņš gāja, viņš domāja, Dievs ir tik pārdabis Dievs, ka viņš tiešām personīgi par katru jums nomira. Un tāds viņš ir, un pie krusta viņš, visas tās naglas, tur visjūtīgākie nervi šeit esot, it kā, tad viss, kam viņš izgāja cauri, viņš tajā brīdī to darīja tevis dēļ, un ka vienkārši pasēdēt un to apdomāt, un Svētais Gars, viņš grib, lai viņš pie tā ved, viņš ved pie krusta, tāpēc, kad pie krusta atklājās viņa mīlestība, tāpēc Pāvils teica, es negribu starp jums, ka es nākšu pie jums, es negribu zināt neko citu, kā tikai Jēzu Kristu un to pašu krustā sisto. Un ka viņš atdeva pašu dārgāko par tevi. Un tajā brīdī, kad es tā piedzīvoju,
tad man momentāli bija tāds, ka, Jēzu, kā es varu tevi iepriecināt? Un tā kā man momentāli gribējās dot atpakaļ. Es teicu, kā es varu būt tuvāka tev, kā es varu palikt tajā. Un es prasīju, kā es varu tevi mīlēt. Un atbilde bija vienkārši, ļauj man tevi mīlēt. Tas mani visvairāk iepriecina. Tāpēc, ka visu laiku tas ir tas aplis, vai kā to sauc. Es ļauju viņam mīlēt, un es gribu viņam atpakaļ, un es gribu citus mīlēt, tāpēc, ka viņš tik ļoti arī viņus ir mīlējis. Viņš pie krusta nomira. Ja es zinu, cik ļoti viņš cieta manis dēļ, tad es tur ieraugu, cik ļoti viņš cieta arī Līvas dēļ. Un man gribas viņu mīlēt, tāpat kā... un tad arī Pāvils saka par to, kad Galatiešiem 2:20 man tieši gribas izcelt to, ka viņš teica, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. Tā kā šis ir tā kā tāds frāze, ko viņš, kas ir tas Dieva dēls, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani, ja? Un arī Jēzus teica, nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Un tur viņš tā kā runā par mums tieši. Un, un tad vēl es gribēju teikt, par to mīlestību, lai Dievs turpina, es nezinu, laiks jau ir 9, Eva droši vien gribēja vēl dalīties, bet par to, kad palieciet šitajā mīlestībā, ka mēs vienkārši paliekam un apdomājam, un esam viņu tūmā, vienkārši apdomājam to krustu tieši, jo es ieraudzīju arī 1. Jāņa vēstulē, tur tieši runa visu laiku, šī ir tā mīlestība, ka viņš nodevās par mums, ka viņš visu laiku tur atklājās tā mīlestība, tieši pie tā krusta. Un es pamanīju, ka es bieži vien aizbēgu no tās lietas, drīzāk tur kaut ko citu, bet ka tur tieši ir tā kā, tur atklājās tā mīlestība. Un, un tad vēl nesaistīti ir, kad šodien es tā ieraudzīju, ka mēs tiešām esam karā par dvēselēm, un tāpēc arī saka, ka mēs esam bruņinieki, ka mums jābūt ar šīm patiesības bruņām, un tāpēc, ka mēs to varbūt tā kā nesaprotam, neapjaušam, mēs tāpēc krītam brīdī, kad varbūt vēlns nāk ar kaut ko mums personīgi, mūsu dzīvēs mānās vai kaut kādas situācijas notiek, bet patiesībā tas ir tāpēc, ka mēs esam karā, mums ir reāls ienaidnieks, jo mūsu lielais uzdevums tiešām ir sludināt evaņģēliju pazudušajiem. Mums īstenībā, es tā atskatoties, jau es sāku atpazīt, bet mums, piemēram, ar Rihardu, tad, kad ir bijuši strīdi, un viņi ir bieži vien vienkārši no mušas zilonis ir uzpūst, un vienmēr liekas, ka nelaikā, nevietā, un ka tas bieži manā gadījumā ir tieši īsi pirms, nākamdienā jābrauc uz BSM jāstāstījā, vai pēc tam ir jāiet uz kaut kādu pasākumu, kur tu dālies vai tikšanās ar kādu, kuru tev evaņģēlijas sludiniet, ka vēlns negrib, viņš grib enerģiju atņemt, viņš grib atņemt spēku, fokusu novērst, to vajag atpazīt, un tad tās grupas nevis vienam par otru vērst, bet ok, Sātan, tu tagad mēģini kaut ko te izjaukt. Ka tiešām viņš to dara, viņš ir reāls ienaidnieks, tāpēc, ka viņš jau negrib glābt tas dvēseles, viņš ienīst Jēzu tevī, viņš ienīst Dieva vārdu, ko tu nes, un viņš zina, kas ir mūsos, un viņš mēģina mūs izkustināt, un es kaut kur redzēju pānta, kur Pāvils saka, es tagad nolasīšu, bet es nezinu, vai viņš šeit to teica, ka viņam kaut kas tur notika, un ka Sātans mēģināja tā kā kaut ko, un Pāvils saka, bet nekas mani neizkustinās. Un tā kā mums jābūt ar to pašu attieksmi, ka mums nekas lai neizkustina, un ka mēs, lai vai kas, paliekam uzticami Dieva vārdam, to, ko Dievs ir pateicis. Un šo es jūtu tā kā, ka man pašai tas jārunā, tāpēc, ka man šobrīd ir situācija dzīvē, kur man ir jāstāv, bet vēlns negribēja, lai es runāju, bet tā kā mēs pati priekš sevis, vienkārši man tas pašu nostiprina. Jā. Un Apostoļu darbos, piemēram, 28. nodaļā, tur bija par to, ka Pāvils tikko no tā kuģa ir izglābies,
kas tur kaut kur shipwreck, kā ir, tas kaut kas, kā latviski. Kuģa avārija. Un tad bija tā, kad tie bija izglābti, tad dabūja zināt, ka sala tapa saukta Melita. Tas nesaistīt, kāpēc šis pants arī acīm redzot ir kaut kāda nozīme. Un salas ļaudis mums parādīja lielu laipnību, jo tie uguni uzkūruši mūs visus uzņēma lietus dēļ, kas bija sācis līt, un augstuma dēļ. Un kad Pāvils kādu žagaru nastiņu bija salasījis un pie uguns pielicis, tad viena odze no karstuma izlīda un ap viņa roku aptinās. Tad viņš tikko no avārijas ir izglābies. Dīna, jā, reāli. Un uzreiz jau nākamā situācija, ka viņam čūska vienkārši ap roku aptinās. Un kad salas ļaudis čūsku redzēja pie viņa rokas karājamies, tad tie sacīja savā starpā, šis cilvēks tiešām ir slepkava, kam no jūras izglābtam atriepšana neļauj dzīvot. Bet viņš čūsku nokritīja ugunī un neko ļaunu necieta. Viņš nokritīja, un tieši tāpat mums sātans vienkārši ir katru reizi jānokrata. Jānokrata vienkārši. Un tad, bet tātad viņš nokritīja un neko ļaunu necieta. Un tie gaidīja, ka tas uztūktu, apkārtējie gaida, tur skatās, kas tagad būs. Kā tev tur bija tā situācija? Nāk un tur mēģina iestāstīt, ka nevarēs izvilkt, jā. Un apkārtējie gaida, kad tas uztūktu vai piepeši nomiris pakristu. Bet, kad tie ilgi bija gaidījuši, viņi reāli ilgi gaidīja, un redzēja, ka nekāds ļaunums viņam nenotika, tad tiem citas domas nāca, un tie sacīja, viņu esam Dievu. Un ap to pašu vietu salas virsniekam tālāk, uzreiz, kas nākamais notika, ja? Tad notika viss šīs situācijas, viņš neizkustējās. Pāvils neizkustējās. Nākamais bija, un ap to pašu vietu salas virsniekam ar vārdu Publijus, šādu vārdu nevajag dot, bija muiža, tas mūs uzņēma un 3 dienas laipni kopa. Un notikās, ka Publijus tēvs ar drudzi un ar dizentēriju sirga. Pie tā Pāvils iegāja un Dievu pielūdzis rokas tam uzlika un to darīja veselu. Uzreiz pēc tam. Un kas pēc tam vēl notika? Kad tas bija noticis, tad arī tie citi atnāca, kam tanīs salā bija sērgas un tapa dziedināti. Iedomājieties, visa sala reāli uzzināja par Jēzu. Tikai tāpēc, ka Pāvils, viņš zina, viņš neizkustējās daļ tām visām situācijām. Tie arī dzen mūs ar lielu godu pagodināja, un kad mēs aizcēlāmies, tie deva, ko mums vajadzēja. Un tika nodrošināti. Un te vienkārši parādās tas, ka mums nevajag, ja mums situācijas notiek, nevajag tur sākt domāt, kāpēc Dievs ar mani tā notika, kāpēc tā, Mēs uzreiz apstājam. Jā, bet iet uz priekšu, jo mums ir reāli ienaidnieks, bet mums ir iedots viss, lai mēs stāvētu un iet uz priekšu. Nokritīt un iet tālāk. Saprati sātam? Es vēl biju ierakstījuši čatņā, lai jūs aizlūdzu. Es ejot gulēt, vienkārši, tas viss nāca man virsū un, baigi, neforši bija. Un pēc tam viss pazuda pilnīgi. Jūs aizlūdzāt, es vēl pat tā apgriezos otriem sāniem, un viss, kopš tā brīža arī viss esmu gulējis. Vienkārši, ja gulēt perfekti viss. Piedod. Ļoti īsi arī es pirms vairākām dienām sapņoju sapni, kad es tā kā gribu iet pa taisnu ceļu un blakus ir žagaris kaut kādu koks tā kā. Un man tā kā aptinās viens žagars un gribēja rokas kreisās raukt projām. Bez žagars. Un tāda netīrība žagaru. Un es skatos beigās, ka tā ir čūska, kas ir aptinās. Un blakus stāv mazas čūskas, tā kā zariņi, bet tajā gatavības pozīcijā, lai, zinu, ka viņi tā atvalkās. Un maziņas ļoti daudz. Un ka es tā kā nokritu nost. Un es tajā mirklī, ka es skatījos pamostos. Un es uzreiz saistīju, nodevu paklausībā, un no rīta es lasu raksturvietu, un tur ir šis te
ka Pāvila no žagariem čūska aptinās ap roku. Un tad man nākamā raksturvieta, ko es jau pirms gada biju pastrīpojis, un rāpuli nokritīs ugunskurā, viņš necieta nekā slikta. Un tad es savilku kopā, ka tā čūskas bija kā zari. Viņa aptīties tā kā aptinās, bet viņai zari, respektīvi, viņa neko man nevar izdarīt. Nu, vienkārši kā zari, vienkārši kā nebija kā dzīve, kas kož, bet kā zari. Un no rīta tā Viņa arī tā raksturvieta. slēpjās, tā. Un tas žagaru, tas tur moments, tas ir tāda kā nekārtība, kur dzīvo tādi knišļi visādi, ja, tur. Un vienkārši no rīta tas jā, noslāba, jā. Sabīna arī teica, mēs esam karā, jā, bet kas ir tā labākā lieta? Mums vienmēr jāatceras, ka mēs ejam vienā, mēs esam uzvaras apziņas pilni. Un mēs visā uzvaram. Un nav nekā, ko mēs nevaram, ja, tāpēc, ka Kristus ir mūsos. Un tas, kurš ir lielāks, tas ir tas, kurš ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas pasaulē. Tāpēc vienkārši tiešām, lai mums katram ir šī apziņa, šī uzvaras apziņa visā pilnībā un visur un visā, ko mēs daram Jēzus Kristus vārdā. Jā. Mūsu tā pozīcijai būtu jābūt, ka mēs jau stāvam apsolītajā zemē, un mums ir kā tās bruņas, ka mēs stāvam un nekam neļaujam izkustināt. Mēs stāvam uzvarā jau. Mēs jau stāvam uzvarā, jā. Amen. Man atkal patikās, kad kaut ko dzirdēju teikt tādu. Jābūt ir sveitītiem tiem, kur klātbūtnē mēs esam. Tāpēc, kad mums ir, notikt nevis nevar. Un vienalga, tur vai 1000 cilvēki mūsu blakus stāvēs, ar viņiem arī nenotiks, tāpēc, ka ar mani nekas nevar notikt. Amen! Jā, amen. Tā rakstura, kas ir atklāsmes grāmatā, svēts, caur svētumu tu svētīgi, slavē Dievu, jā, apkārt ir atmosfēra, nevar ļaunums ienākt, kur ir svētums, nevar, tur nav vairāk, viņš ir nomests no troņa, viss sātans, viss nav, vienkārši nav. Amen. Viss es negribēju, bet es jūtu, ka riktīgi vajag. Tūlīt būs pedālis, ja? Viss. Man aizvakar atnāca dziesma un tagad man vienkārši, tāpēc, ka jā, es teicu, Dievs, ja tu gribi, tad varam. Un visiem būs jātiek, tāpēc, ka jūs visi zinat, jā. Lai viņi vienkārši izlaukt pedāli. Visu dienu lūdzu, lai tu dziedu, bet sajūti. Tā nebija, tas nav spiedēt. Bet šis vēl vienkārši. Laiku jūtu, ka vajag būt tā, vienkārši. Jā. Bet, protams. Un tiešām vienkārši uzvaras apziņas pilni, vienkārši jūs zinat šos vārdus. Un ja nezināt, tad atšķira 91. psalmu. Igor 91. psalmu. Jā, man. Es tieši domāju, ka daudz. Vai ne? Kas tas kā Dievs mums Pārnāk pāri ielai. Visu kompjuteru. Es vienkārši apsēdos mājās pie sintetizatora un vienkārši atnāca melodija šitiem te vārdiem. Jo nekas psalms vienkārši, jā, tā kā tu bija. Svētais gars. Tup. Tu nevajag gaismu? Redzu kaut Kad ko. dzīvojums augstākā pasaulē. Jā, nē, es. Nē, es sapratu, ka kaut ko izrādu. O, pašāk. Viss perfekti.
bērniem. Un arī sedza vai seks, bet viņš non-stopā sedz.